Nu ko, labrīt. Es esmu uz celiņiem. Vēl īsti laikam neesmu pamodies, bet drīz mēs sāksim iesildīšanos un jā, lai veicās. Es skatos, ka uz celiņiem ir daudz uratāni. Uz katra celiņa vismaz ir pa kādi 3-4. Tā kā, jā, paskatoties arī bumbu reģistrāciju, uratāni vienkārši dominē. Kā jau bija gaidāms. Redzēsim, kā būs, jo man liekas, ka rezultāts sāks kristies pēc 2., 3. spēles, jo uz celiņiem ir viena tāda zona, kur viss slīd cauri, un paskatīsimies, kā būs. Varbūt, ka tajā brīdī vairāk spēlētāji pāries uz kaut ko aktīvākā uratāni. Bet, jā, redzēsim, vai man pietiks ar manu vienu, jo dažiem tiešām ir 2, 3 un dažādi izurkti. Ko lai saka? Veicās bišķitiņi, es arī satraucos. Stresiņš ir. Bet, darīsim, ko varēsim. Pats bišķītiņi tur kaut ko kļūdījos, bet vispār kabatu var turēt. Pirmajā spēlē, pirmajā frēmā aizmetu 10 garām un pēdējā frēmā, 2. metienā arī bišķītiņi kļūdījos ierāvu uz iekšu. 2. spēlē jau arī, principā, viens splits un 10. frēmā atstāja 2-8, ko šitā ceļas ir grūti aizvērt, jo, jā, nevajag kļūdīties. Vienkārši arī pārāvu uz iekšu, nocēlu tikai otro ķegumu. Nekas, -16, 192 vidējais pēc 2, skatīsimies, kā ies tālāk. Vienkārši jāmet ir bišķītiņi labāk, citus metienus varbūt kaut ko sasteidzu, varbūt kaut ko, bet, jā, veiksmi arī bišķi prasās, jo 10. mēdz palikt. Spēle 171, neesmu sajūsmā. Man liekas, es bišķītiņi sevi ieliku tādā bedrē, pa daudz sāku censties. Atbrīvojos, bišķītiņi kaut kas nokrit, bet celiņi paliek grūti, bet, teiksim tā, es aizmirsu lasīt celiņu, vairāk centos kaut ko piespiest bumbai darīt. Un tāpēc arī tādas kļūdas sākās un vairāk nevarēju tik brīvi varbūt palaist un bumbai visu laiku kaut ko negribēju darīt, to, ko vajag. Labi, arī tādas spēles ir, teiksim tā, bišķi pašvērtējums ir krities, bet, kā saka, man mamma galva augšā, pups uz priekšu un aiziet. Nav ko, vēl 5 spēles, tās tikai 3. spēle. Visiem būs par sliktām spēlēm. Pagaidām 71 man ir sliktākā, man ir -45 no 200, un uz mana pāra cilvēka te spēlē virs 214 otru zemākā spēle, tā kā jā, man ir kur tiekties, un es tagad ar šito spēli diezgan nokritos. Žēl, bet, jā, tā ir tā skarbā bowlinga puse. Tagad bišķiņi jāpaceļ sevi uz augšu, jānomierinās un jāskatās, kas notiek. Jo, ja es tā turpināšu tik ļoti censties, tad nekas labs nebūs.
199 paliek labāk. Celiņi tiešām paliek interesanti, jo vienu metienu izmet tev nedagriežās, nākamo pārgriežās, kaut arī liekas, ka labi. No malas varbūt izskatās savādāk, bet, nu, jā, 2 spliti un 199. Mīnus tie paši 46, nu, neko darīt, nu. Bet, jā, bišķītiņi nomierinājos savā spēli, vairāk koncentrējos uz to, lai būtu labs metiens. Mēģinu neskatīties, kas notiekās, skatos, kas notiek uz celiņu, bet mēģinu tā baigi nepiespiest bumbu darīt, ļauj viņai strādāt un tāda veidā veids korekcijas. Bišķītiņi palīdz, jā, jo es nomierinājos. Tagad man būs jāiet uz otru zāles galu, redzēsim, kas tur. Jo es skatos, ka Mats Magi arī 169, nu gadās arī labajiem spēlētājiem sliktas spēles, jo viņš sāk pirmās 2 ar 278. Jā, un trešo neesmu redzējis, neskatījos. Jā, labāk 10. freimā bišķītiņa varbūt bija pa maz ātrums, bumba nenoturējās, jo celiņi vajag savus palikt. Celiņi, kur man likās, ka visu laiku slīdēs cauri un turēsies. Uz doto brīdi Kiprietis šeit iet uz 300, viņam arī ļoti veicās. Gan jau, ka drīzāk es nofilmēšu. Jā, tā kā, jāatliek šitā turēt. Bišķi es nomierinājos. Spēle paliek labāk, metiens stabilāks, jau vairāk var kaut ko pakontrolēt. Beidzās visas 8 spēles. Šodienas vidējais 191, kaut kas, gan arī 192. Man liekas, viens cieklis līdz 192 pietrūk, bet tas tā mazākais. Šodien vairāk nevarēja. Uz beigām man vienkārši vairāk nekrita straiku un bija jāver špairi. Pēc visas tā rīta sākuma bišķiņi savācos un jau 10. ķegli un visus pārējos vieninieks diezgan pārliecinoši. 2,8 šajā zālē iet grūti vērt, jo nevar prognozēt, kas tur ar to eļļi ir noticis. Un es sāku apsvērt, varbūt tiešām ar taisno viņu jāsāk vērt, bet jā.
Spairi arī nav viegli, tīpaši, kad paliek vairāk ķegļi. Kopumā beigās jau bija labi, vienkārši arī drusku tie ķegļi vairāk nekrīt, nelidot tā kā gribētos. Un es saku, pieredzes trūkums tādā ziņā, ka neesmu pieredzis, ka tik daudz ar uratāniem tiešām izspēlē, tad vēl ir tāda topogrāfija un nespēja tik ātri pielāgoties vai pieņemt tādas lēmumus. It kā esi kabatā, it kā tuvu, bet drusku trūkst. Un tas arī ir tas, kas tos līmeņus vairāk izšķir, kas ir augstie spēlētāji un tā. Bet tiem, kas arī ir augšgalā, tiem ir vairāki uratāni, un viņi pēc situācijas maina, paņem vājāku, stiprāku. Jā, es skatos, kā viņi arī met, protams, stabilitāti daudz labāk. Pats es zinu, no kurienes nāk un cik stabils pats esmu, darīju, ko varēju. Jā, sākums varbūt bija tāds, varēja labāk, varbūt varēja tos pašus 200 izspēlēt, bet, kā ir, tā ir, ko darīt. Nolaidu lažu, bišķītiņu sastresojos, ceru, ka piedosiet. Tālāk jau nākamās dienas centīšos labāk, protams, centīšos uzlabot un nevis nospēlēt vienu 200 spēli, bet vairākas un ne tikai 210, bet arī vēl augstāk. Jo šodien tas sniegums bija tāds ļoti viduvējs. Diemžēl. Gaidam, kā ies Vikai un skatāmies, kā Vika nospēlēs. Paldies!